uz rīta loga stūra. Cik es iztērēju, lai sataisītu sava golfa kondicionieri? Biju Rīgā, maksāju 109 eiro, taču pilnīgi problēma netika atrisināta. Diagnostika izmaksāja 42 eiro, savukārt uzpilde 67 eiro, kopā 109 eiro. Servisa meistars ieteica tomēr man atrast kādu elektriķi, kas būtu diezgan pacietīgs, lai to visu atrastu, jo norādīja uz dažādiem sensoriem, ka tie varētu būt pie vainas. Pēc tam sazinājos ar mobilo eļas maiņu, man ieteica tomēr uzreiz nedoties pie saviem elektriķiem. Es jau pieteicos, bet ieteica, pamēģini paskatīties internetā, kas tā pa vainu. Es tā arī izdarīju, ierakstīju ChatGPT, aizsūtīju visus kodus, visu. Viņš man uzdeva vēl papildu jautājumu, vai man ir klimatronika sistēma. Tā man bija, un līdz ar to norādīja, ka sensors ir iekšā tajā pašā klimata panelītī. Tātad kondicionieru uzpildījus šajā vietā ir tāds devējs, un viņam ir otrs un viņš iekšā. Un ventilators ir. Pamēģināsim citu panelīti, varbūt paveiksies. Tā uz 4 skrūvītēm, tās atskrūvēsim. Sanāk, viens ir no golfa, otrs no pasāta, kur vēl ir pat rakstīts. Liels paldies Rīgas meistaram, kas ieteica meklēt citu meistaru, un rezultātā man paša spēkiem visu izdevās atrisināt. Liels paldies arī skatītājiem, kas iepriekš man pārdeva bremžu klučus, diskus un visu, un viņi teica vēl tā, tev jau tā mašīna visu laiku lūs, paņem arī šīs lietas, un tur arī bija klimata panelis. Ļoti noderēja, liels paldies tev! Rūsas nav uz rīta loga stūra. Saule lec un sauc pēc mūsu pūra. Tur, kur dzels var dziedāt līdz ar vēju, kurā smiltīs raksta laiku seju. Rūsas nav